Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podkāsts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļu kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem runājam par dažādām aktuālām tēmām, lai ik viens no mums varētu spērt soli tuvāk savai veselībai. Šoreiz pievērsīsimies mūsu nervu sistēmai, precīzāk parunāsim par epilepsijas un sinkopju, jeb bezsamaņas lēkmju diagnostiku un terapiju kā pieaugušajiem, tā arī bērniem. Un, lai uzzinātu svarīgāko par šo tēmu, uz sarunu esmu aicinājusi Veselības centra apvienības neiroloģijas dienesta vadītāju, neirologu Jāni Mednieku. Sveiki! Labdien, Jāni! Prieks jūs redzēt. Iesākumam, kā minēju, viena no tām sarunas centra elementiem ir epilepsijas. Kā jūs tādam cilvēkam parastajam, tādā vienkāršā veidā varētu izstāstīt, kas ir epilepsija? Tad epilepsija, man liekas, ir ļoti labi skatīt no tādas punkta, ko tad mēs redzam tiem cilvēkiem, kam ir epilepsija. Tad ir redzam, ka viņiem ir tādas situācijas, kas ir lēkmes. Un tad mēs varam tālāk ieskatīties, kas tad ir lēkme. Lēkmes ir tādas pēkšņi viņa kaut kādas uzvedības izmaiņas, kas sākas ļoti pēkšņi un iet dažas minūtes un pēkšņi beidzas. Un, kad es saku uzvedības izmaiņas, visu laiku pagaid, bet tur ir jābūt kādām krampju lēkmēm, tur kustās rokas un kājas. Jā, tas tiešām ir tas, kas ir visbiežāk. To mēs visvieglāk varam arī redzēt un novērot. Un gan katrs ir redzējis kādreiz uz ielas, tad vismaz kino vai televīzijā. Bet tātad īstenībā šis ir tāds biežs un ļoti acīm redzams iemesls, bet tas nav vienīgais. Tā izpausme nav vienīgā. Bieži vien var būt cilvēkam, varbūt ir pēkšņi notirpums vienā ķermeņa pusē, ļoti īslaicīgs. Un atkal, varbūt viņam ir valodas traucējumi. Tās izpausmes ir rakstīgas tā zonai, kas ir pirmkārt iesaistīta šīs epilepsijas lēkmes attīstībā. Un kas tad ir epilepsijas lēkmes pamatā? Tad tā ir pāraktīva, hiperuzbudināta galvas smadzeņu zona vai visas galvas smadzenes kopumā. Un tad šī lēkme ilgst noteiktu laiku. Un tad atkal pēc tam, kad tā aktivitāte beidzās, smadzenēs arī šīs kliniskās izpausmes beidzās. Protams, cilvēks var bieži vien tāpēc arī būt kopumā tāds pārguris ar tādu nomākumu kavējumu, tāpēc, ka tāpat līdzīgi kā muskuļi, ja viņi bijuši pāraktīvi, tad viņi pēc tam ir pārguruši. Un galvas smadzenēm īstenībā ir ļoti līdzīga šī situācija. Lūk, un, ja mēs pierakstītu galvas smadzeņu šo aktivitāti, tad mēs redzētu, ka tajā brīdī, kad notiek šī lēkme, ir patoloģiska aktivitāte, kas apliecina tikai to, ka tiešām šīs galvas smadzeņu ir tas pamats šādām lēkmēm, jeb izpausmēm. Un kas ir tie iemesli, kāpēc cilvēkam var būt epilepsija? Vai tur arī var būt saistīts ar kaut kādu iedzimtību, vai varbūt tās kaut kāda cita ietekme? Iemesli ir dažādi, un viņi katram vecumam raksturīgi, kāda specifiskāka. Viena no tām lietām, kas sākas bērnībā, ir ģenētisks epilepsijas. Ir noteikti epilepsijas gēni, kas ir saistīti ar dažādu jonu kanālu darbību galvas smadzenēs, un tad, ja viņi tur ir izmaiņas, tad ir iespēja, ka attīstīsies epilepsija. Ir dažādas ģenētiskas saslimšanas, kur ir vesela buķeta vai simptomu kopums, un tad epilepsija ir viena no tām izpausmēm. Tā tas arī var būt. Un šis ir vairāk rakstīts agrā bērnībā, vai drīz jau pēc dzimšanas var būt. Tad ir dažādas citas iemesli, kas ir, piemēram, struktūrāls izmaiņas. Varbūt kaut kādas galvas smadzeņu attīstības izmaiņas, mēs zinām, kad attīstoties embrionālajā periodā, tur ir nervu šūnu migrācija un tā tālāk. Ja tas viss nenotiek tā kā vajag, tad arī tās zonas, kur tās šūnas, piemēram, nav aizmigrējušas, tad var tur attīstīties arī patoloģiska aktivitāte, un tas arī var radīt lēkmes. Dažādi galvas smadzeņu auzēji, tas jau vēlākā vecumā, vai arī jau pat arī pieaugušos. Tad tas var dot, jo jebkura struktūras izmaiņa galvas smadzenēs var izmainīt arī elektrisku aktivitāti. Loģiski. Un, ja mēs skatāmies vēl vēlāk, piemēram, tad kā insulti, kas ir cilvēkiem cienījumā vecumā notiek, tad arī, protams, tas ir struktūrāli izmaiņa, un tas arī var veicināt lēkmju attīstību. Tā kā tie iemesli ļoti daudz dažādi un specifiski arī kā noteiktam vecumam. Pieminējāt, ka klasiskais, es pieļauju, tiešām tas varētu būt tas kino efekts, ka saistās ar to, ka tie ir noteikti krampi un jāzina, kā cilvēkam palīdzēt, bet kā minējāt, tas varbūt arī neredzami. Jā, tieši tā. Tās ir tās situācijas, kad
kad epilepsija ir grūtāk diagnosticēt, tāpēc, ka cilvēkam ir tikai kaut kādi fenomeni, ko viņš pats piedzīvo, vai arī kurus var, teiksim, konstatēt, ja tu vari mēģināt ar viņu kaut kā miedarboties, uzrunāt un tā tālāk. Tu redzi, ka viņam apziņa ir izmainīta. Un viņš nespēja pilnībā komunicēt, vai viņš, piemēram, saka, viņš redz noteikts vizuāls kaut kādus fenomenus, tur redz laukā parādās kaut kādas figūras. Un tas ir vienkārši tikai tāpēc, ka tā ir specifiska zona, ja tā ir, piemēram, redzes garoza, tad tas tā var būt. Lūk, kas vēl ir būtiski, lai mēs nejauktu epilepsiju ar citu veidu kaut kādiem pēkšņiem notikumiem vai psihiskiem fenomeniem, ir tas, ka lēkmes ir tāds, ka viņš ilgst īsi. Tātad, piemēram, ja cilvēkam ir kaut kādi psihiski rakstura traucējumi, tad tur arī var būt kaut kādas izmaiņas apziņas stāvoklis, bet tās parasti jau vismaz ir stundas, ja ne dienas un tā tālāk. Šeit mēs runājam par dažu minūšu garumiem. Un kas ir būtiski vēl, tad, ja tā zona ir viena un tā pati, parasti vai viņas ir dažas, bet viņas ir noteiktas, tad viņas tās lēkmes ir stereotipiskas. Katru reizi notiek viens un tas pats. Un tāpēc jau cilvēks vai viņa apkārtējie, kas ar viņu ir kontaktā, viņi jau atpazīst pēc tām izpausmēm, jo tāpēc, ka tās ir viņa tipiskās lēkmes. Tad sanāk, vēlreiz precizējot, sanāk, ka ja cilvēkam ir problēma ar epilepsijas lēkmēm, tad viņam tas modelis būs vienāds. Nebūs pēkšņi tur, ja viņa ir raksturīga, lēkmē raksturīga, piemēram, kaut kāda tirpšana, nebūs tā, ka pēkšņi sāksies krampi. Jā, tieši tā. Pieminēju arī sākumā, ka bez epilepsijas parunāsim arī par sinkopēm, par bezsamaņas lēkmēm. Kādā te ir atšķirība, ņemot vērā arī šo te klasisko stereotipu, ka epilepsijas lēkmes ir ar krišanu. Jā, tad epilepsijas lēkmes arī tās ir ģeneralizētas un skar visas smadzenes kopumā, tad viņas var sajaukt ar citiem samaņu zudumu iemesliem. Lūk, un kur ir tā fundamentāla atšķirība tajā procesā, kas tad notiek galvas smadzenēs? Epilepsijas gadījumā tās galvas smadzenes ir pāruzbudināts, bet savukārt sinkopas, jeb ģīboņu gadījumā viņas ir pārāk maza aktivitāte, kas ir saistīts ar to, ka viņam vienkārši kaut kādu iemeslu dēļ nepieplūst asins tajā brīdī. Lūk, un līdz ar to ir dažādi jau arī tādi šie klīniskie simptomi, vai kas mums var palīdzēt atdiferencēt, kas ir pamatā samaņu zudumam - epileptiska lēkme vai sinkope. Tātad, piemēram, ir tas, ka, cilvēks pēc šīs sinkopes viņš atgūstās, parasti tad vienkārši tiklīdz atjaunos tās smadzeņu asinsrite, tad viņš uzreiz tās galvas smadzenes plus-mínus dažu minūšu laikā spēja atsākt normāli funkcionēt. Epileptiskas lēkmes gadījumā tas būs citādāk, viņš būs pārguruši vēl pusstundu, varbūt pat visu dienu vēl, un mēdz būt atsevišķi gadījumi, kad pat ilgāk. Dažādas citas lietas ir tā, kad, piemēram, mēles sakošana. Ja cilvēks sakož mēles sānu, tas gan vienmēr liecina ar 100% varbūtību, ka tā ir epileptiska lēkme. Restīvi, sinkopas gadījumā tas nebūs. Plus, sinkope ir parasti, ja ģībonim ir noteikti provocējušies faktori. Parasti tas notiek vertikālā stāvoklī, un kā jau varbūt tas dzirdējuši, piemēram, var būt karsta telpa, smacīga, sāpīgs kārdinājums, piemēram, pie asins nodošanas. Fizisks slodzi, pārmērīgi, jā. Fizisks slodzi mazāk, par fizisku slodzi ir jābūt, tas ir tāds kā tās sarkanais karoks, ja teiksim, tas var liecināt, kad ir kaut kāda sirds problēma, jo fizisks slodze provocē, tad prasa lielāku fiziskā resursu, un tad tas jau būtu ļoti rūpīgi jāizmeklē. Bet jā, tas, protams, arī var būt sinkopi gadījumā. Tieši tā. Tā kā ārsti jau var arī, gan kardiologi, gan neirologi, gan citu specialitāšu ārsti var jau pēc tiem simptomiem arī jau sāk norientēties, kas ir par pamatu tām lēkmēm. Vai bezsamaņas epizodēm. Un kurā brīdī, es pieļauju kaut kāds ģībonis, jebkuru cilvēku var piemeklēt dzīves laikā, vismaz vienreiz kaut kādu apstākļu sakritības dēļ, un tas nav nekas tāds, par ko ir jāuztraucās. Bet var būt tā, ka ir kaut kādi gadījumi, kur cilvēkam tāds ģībonis, vai vismaz galvas reibšana, kas jau ved uz tādu ģīboni, notiek regulāri, un varbūt tas kaut kāds brīdī tas jau kļūst tā nopietni, un tad ir jāpierakstās pie neirologa pārbaudīties. Jā, restīvi, ja mēs skatāmies tā statistiku, tad apmēram 40% cilvēku dzīves laikā piedzīvo samaņu zuduma epizodu. Tur 20 līdz 40 atkarībā no populācijas, bet tā ir būtiska daļa. Un vienkārši, ja tas ir ieturīgi konkrēti šie specifiskie faktori, kas ir šo provocējuši, kā es jau teicu iepriekš, karsts, macīgs, kaut kāds noteikti sāpju kārdinājums vai cita veida stimuls. Un, ja tas notiek, tas ir bijis rēti,
tad mēs par to nesatraucamies. Bet, ja savukārt, ja tas ir atkārtot, vai ja ir galvas reiboņi, bieži, kas varbūt paši par sevi, vai arī var turpināties un pāraukt tādā kā samaiņas zuduma epizodē, tad jau, protams, mums par to būtu jāsatraucās. Un plus arī dažādi, ja teiksim, šīs te ģīboņa epizodes noved pie tāpēc, ka viņas atkārtos noved pie galvas traumām. Tas nav bieži, jo parasti cilvēks jau jūt, kad, un tā arī ir fundamentāls atšķirība. Cilvēks, kam ir epileptiska lēkme, viņš nejutīs, tāpēc, ka tas sākums ir tik ļoti spēcīgs, ka tu neko nevari izdarīt parasti. Izņemot atsevišķus gadījumus, kad tur ir auriem priekšvēstures. Savukārt, ģīboņa gadījumā parasti, ka tās traumas neiestājas, kāpēc ir jau šīs pirms ģīboņa, jeb presinkopāls stāvoklis, kad jau tā kā tūms gar acīm, galva sāk reibt, un tad cilvēks, ko viņš mēģina apsēsties, lai mazinātu traumu risku. Tas pilnīgi spontāni notiekās, jā. Pievēršoties jau tai diagnostikai, īpaši epilepsijas, kā minējāt, jā, izpausmes var būt dažādas, līdz ar to var kaut kādā brīdī pieļauj arī tas, ka tur izmainās kaut kāda redze, vai kaut kāda tirpoņa parādās. Cilvēks var norakstīt to, ka tas jau ir viss kārtībā, ir nekas tāds, jau pierod, ja nav tā krišana, kas jau ir tāda būtiska izmaiņa ikdienā. Kā tad notiek tā diagnostika, lai saprastu? No šī cilvēka skatu punkta, manuprāt, būs būtiski uzsvērt to, ka ja kaut kas notiek vienu reizi, tad to mēs varam nošķirt, ka tas ar kaut ko, kas ir varbūt nav smags, nopietns un tā tālāk. Ja kaut kādas epizodes atkārtojas vairākas reizes, un tas ir regulāri, tad nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir, tas jau nav nekas. Un vienmēr tā saruna arī ar pacientu īstenībā sāks ar to, kādas ir šīs klīniskās izpausmes, kādi ir šie simptomi, un jautājums, vai tiešām tie ir stereotipiski, kas ir tie provocējošie faktori un tā tālāk. Un arī ilgums, un tas būtu tas, kas ir, ko mēs vienmēr jautājam. Un tas ir tas pats sākums. Un tad jau mēs pēc tam veicam dažādas izmeklējumus, lai saprastu, kas šīm epileptiskām lēkmēm varētu būt pamatā. Piemēram, galvas smadzeņu magnēta rezonanses izmeklējums, tas praktiski obligāti ir jāveic, jo varbūt, kad ir parādījusies kaut kādas izmaiņas struktūrāls galvas smadzenēs, tās noteikti būtu jādiagnosticē. Plus, lai paskatītos, kāda ir tā galvas smadzeņu elektriskā aktivitāte, ja epileptiskā aktivitāte, tad var veikt elektroencefalogrāfiju, un tad tas mums arī palīdz saprast to zonu, no kuras rodas šīs lēkmes. Un cik viņi ir izteikta aktivitāte. Taču jāsaprot, ka pamatā epilepsija, lai kā mums liktos, ka vissvarīgi šeit ir papildus izmeklējumi, ir klīniski diagnoze, tāpēc tā saruna ar ārstu, to simptomu izjautāšanu. Dažreiz arī mēs aicinām piederīgos filmēt mājās tās lēkmes, lai pēc tam redzētu, vai tās ir epileptiskas lēkmes, un lai saprastu jau no kuras zonas viņas varētu būt nākušas galvas smadzenēs. Tas arī tādā veidā palīdz nonākt. Jā, cilvēkiem dažreiz tas sagādā diskomfortu, saka, kā es varu filmēt tādu brīdi, kuru man piederīgais un bērns ir, bet es saprotu, ka tas nav mūsu vienkārši šinkārība, tas ir svarīgi. Jā, tieši tā, lai beigās, lai palīdzētu tieši tā. Un kā ir ar ārstēšanas metodēm, epilepsijas un arī varbūt tādu regulāru ģīboņu gadījumā? Var izārstēt pilnībā, vai tas ir kaut kas tāds, ar ko pēc tam cilvēkam jārēķinās? Jā, tad, ja mēs runājam par epilepsiju, tad pēc tīri statistikas data 2/3 pacienti diezgan veiksmīgi var ārstēt un izārstēt ar medikamentiem, kas ir Latvijā pieejami un kas turklāt arī ir valsts kompensēti. Kad mēs runājam par to, vai epilepsiju var izārstēt, tad, protams, mēs saprotam to, ka viens ir tas, ka zālēm kā minimums vajadzētu būt efektīvām. Viņas nomāc pilnīgi šo lēkmu attīstību tajā brīdī, kad viņas tiek lietotas. Daļai pacientu var būt tā, ka pēc vairāku gadu lietošanas medikamentu, apmēram 5 gadi, var būt tā, ka mēs pārstājam lietot medikamentus un tad neatjaunojas lēkmes. Tad mēs varam teikt, ka mēs esam izārstējuši šīs lēkmes ilgtermiņā. No otras puses, tad, ja ir arī panāks lēkmu kontrole, kur saglabājas tikai kamēr tiek lietot preparāti, pašā tas arī ir ļoti labs rezultāts, tāpēc, ka pretēpilepsijas līdzekļi idejiski ir paredzēti ilgstošai lietošanai, dažkārt pat lietošanai visu mūžu garumā, un ja cilvēks viņus panes labi īstermiņā, dažu mēnešu griezumā, tad viņš arī dažu gadu un visu dzīves laikā arī viņus labi panesīs. Un tas ir tā labā vēsts, ka nav tā, ka zālēm būs kaut kādi slikti efekti pēc gadiem, un tāpēc mums būtu jābaidās viņus lietot. Daudz sliktāk ir iegūt traumu epilepsijas lēkmes gadījumā. Tad tas ir tā par to 2/3. Tad ir tā 1/3 pacientu, kuriem tad ir vajadzīgs kaut kāds cits ārstēšanas metods. Un te
nav tik labi. Mums Latvijā jau ir citas metodas pieejamas, tas ir epilepsijas ķirurģija, kad mēs izņemam to smadzeņu daļu, kas ģenerē šīs slēkmes. Viņi kādreiz bija ļoti populāra metode, bet tur bija varbūt problēmas nodefinēt tieši to zonu, bet tagad tas viss ļoti labi attīstās. Plus ir dažādas citas metodas, tā skaitā, kas Latvijā arī pieejama, piemēram, neiromodulācija, klejotāja nervu stimulācija, kas visplašāk tiek pielietot, kur notiek, kad ap mūsu klejotāja nervu šeit kaklā tiek implantēts noteikts elektrods, un tad ir tāds aparāts kā sirds stimulātoram, kas ģenerē šo aktivitāti, un tādējādi mēs caur šo nervu varam ietekmēt galvasmadzeņu aktivitāti un novērst vai mazināt lēkmi attīstību. Tā kā tās metodas ir, un mēs pašlaik daudz strādājam tieši, lai šiem pacientiem, kam nepalīdz medikamenti, pacientiem ar farmakorezistentu epilepsiju būtu iespēja šīs lēkmes kontrolēt. Tad jūs teiktu, ka Latvijā ir tās iespējas gana plašas. Viņas ir plašas, viņas nav pietiekamas, bet viņas kļūst pieejamākas, un tas ir tas, kas mums kopā ir jādara arī, tā skaitā ar pacientu biedrību, mums jārunā un jāsaka to, ka mēs cīnāmies par jaunu cilvēku dzīves kvalitāti. Epilepsija bieži vien jauniem, citādi ļoti saglabātiem cilvēkiem, kas ir gatavi mācīties, strādāt, veidot ģimenes, un mums par viņiem ir jāiestājas. Un tieši šajā jomā mēs arī strādājam kā pretepilepsijas biedrība, strādājam to, lai būtu atzīts konkrēti viens centrs, kas ir Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, lai epilepsijas ķirurģijas un sarežģītu pacientu ārstēšanas jomā būtu kā tāds referents, jeb tas centrālais vieta slimnīca, kur tiek ārstēti gan bērni, gan pieaugušie. Starp citu, cik daudziem Latvijā ir? Epilepsija atkal, ļoti vienkārši. Tad pēc populācijas epidemioloģiskiem datiem, tad 1% līdz 1,5% ir, tad Latvijā mums ir jābūt vismaz kaut kādiem 15,000 būt. Ja ņem visu iedzīvotāju skaitu, tas neliekas daudz, bet tas joprojām ir ļoti daudz. Jā, protams. Jā. Ja mēs daudz citas saslimšanas par viņām domājam, ja mēs tā padomājam, cik tad kopējais cilvēku skaits, kas cieš no šīs, viņas īstenībā pat ir mazāk. Jā. Tad katram 100, ja mēs stabili varam teikt, ka epilepsija. Un īstenībā sociālā reklāma daudzās valstīs tieši tā ir, ka tu brauc sabiedriskajā transportā, tu brauc metro, tu ļoti ticami esi kopā ar kādu pacientu, kuriem ir epilepsija. Ja. Tad labi tāda pārēja pie tiem līdzcilvēkiem. Cik nozīmīgi ir, ka ģimene un ne tikai ģimenes locekļi saprot, bet arī vispārīgi kolēģi vai kaut kādu citu kolektīvu līdzcilvēki zina par epilepsiju, kāda tā var izcīties, un arī zina, kā palīdzēt, cik svarīgi ir tā sabiedrības izglītotība šajā jautājumā. Manuprāt, tur ir divi tādi galvenie punkti. Viens ir mazināt stigmatizāciju, jo mums ir svarīgs katrs cilvēks, un ja mēs varam veiksmīgi izārstēt epilepsiju, tiešām mēs varam ļoti labu dzīves kvalitāti nodrošināt cilvēkam visas dzīves garumā, ja mēs runājam par jauniešiem, bet arī jebkurā vecumā pēc būtības. Un kas ir otrs, ir tas, kad mazināt šo akūtā situācijās, kad notiek slēgšana, tad trauma risku, tas saka, un tā arī ir sabiedrības un arī līdzcilvēku izglītība. Tad mums ir epilepsijas slēgšana gadījumā ir jānodrošina divas lietas. Numur viens, tad, kad cilvēkam notiek šī lēkme, mums jāpazaugā viņš no traumas, pirmkārt galva, lai viņš nesasītu vienkārši. Un tad pārējie arī ķermeni. Tad ir kaut kāda asa priekšmeta, mēģinām tā, ka viņu to novirzīt to ķermeni tā, lai viņš neatsitās vai, viņš neatsit galvu pret zemi. Pēc tam, kad lēkme ir notikusi, lai neaizītos ar savām sieklām, jānoliek viņš ir uz sāniem. Tātad noliek uz vieniem sāniem, priekšā vienu virsējo kāju, atvainojos, saliec celī, lai viņš nezaudētu to sānu guļu. Un tad jau, tas ir tās divas galvenās darbības ir izdarīts. Neko nevajag likt mutē, tā var satraumēt pašu cilvēku vai arī to, kurš sniedz palīdzību. To nevajag darīt. Tad atceramies, nepieļaut traumu un nepieļaut pēc tam aizīšanos pēc lēkmes. Ir kaut ko, es zinu, man ir bijis pieredzē, kur skolas biedrenei ir šīs smagās epilepsijas slims ar krišanu, un man nebija nekāda pieredze bijusi ar šādiem cilvēkiem, kas slimo ar epilepsiju, bet viņai dzīvesbiedrs ātri norēģēja, zināja, kas jādara, viss kārtībā, viss izdarīja pareizi. Es saprotu to situāciju, ka es nevarētu palīdzēt. Kur varbūt tās es vai līdzīgi cilvēku var tās mācīties vai uzzināt par to, jo ja blakus ir ģimenes locekļi vai draugi, kas ir informēti visticamāk par
par to, kā var būt un kā palīdzēt, tad es pieļauju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, esot vienatnē, nonākot kaut kādā citā cilvēku klātbūtnē, notiek epilepsijas lēkme un ko tagad kādam jau vajadzētu palīdzēt. Tā ideālā pasaule būtu tāda, kur mēs jau mācām cilvēkus, ir sociāla kampaņa veidā un tā tālāk. Tāpēc, kad šīs darbības, ko es izgāju, ir divas kopskaitā, tas jau nav tik sarežģīti, bet tas var cilvēkam izglābt dzīvi. Jo es zinu par epilepsijas pacientu, kur ieguvuši jaunu veidu lēkmi, tikai tāpēc, ka viņi guva traumu, kas atkal izraisīja. Tas ir īstenībā tie sāpīgi tāds stāsts, tāpēc tas ir fundamentāli. Mēs pašlaik strādājam ar īstenībā Latvijas Pretepilepsijas biedrību kopā ar pacientu biedrību, lai izstrādātu tādas ieteikumus, kas būtu viegli uztverami, bet arī medicīniski pamatot tieši un veidot tādu kā portālu, kas ir un tieši šāds izglītošanas ziņā svarīgs. Ir dažādi daudz resursi, kas ir angliski pieejami, tad arī ir tāds resurs epilepsija LV. Un restīvi, ja arī pašas Latvijas Pretepilepsijas biedrības mājas pret epilepsiju to arī var izmantot, bet es ceru, ka mēs tiešām arī mums izdosies tuvākajā laikā radīt tādu resursu, kas ir tiešām cilvēkiem, vispār sabiedrībai daudz pieejamāks un uztveramāks. Un plus arī man būtu jāvirzās to, ka mēs veidojam tiešām sociālās kampaņas, kur tātad mēs liekam plakātus uz ielas, tāpatās kā par to, ka ir bīstami braukt ātri, tāpatās, kas ir jādara lēkmes gadījumā. Jā, jo mēs tomēr jārūpēs vienam par otru. Tieši tā. Jā, un bišķiņ pievēršoties bērniem. Skaidrs, ka pieaugušais pamana kaut kādas savas simptomas, viņš pats var izstāstīt, pats spēja normāli nokomunicēt ar ārstu un kopīgi nonākt pie tās iespējamās diagnozes. Kā ir ar bērniem? Es pieļauju, ka viņiem bieži vien grūti ir izstāstīt, varbūt pat nezinu, kas ir jāstāsta, kas varbūt ir tās lietas, kam vecākiem pievērst uzmanību ar aizdomām, ka tā varētu būt kaut kāda epilepsija. Viena no tā, kas ir arī atšķirības ar pieaugušiem bērniem, ir tā, ka bērniem vispār epilepsijas lēkmes, viņiem tāds atsevišķa situācija, kad viņas var izpausties. Epilepsija ne ar lēkmēm, bet ar to, ka viņiem ir kaut kāda mācīšanās vai attīstības traucējumi. Un to tad arī vajadzētu noteikti, ja jūt, ka viņš atpaliek vai kaut ko nespēja no jauna iemācīties, tas ir viens tāds moments, un tad turpat nevajag būt nekādām lēkmēm. Ja mēs runājam par tādām klasiskām izpaustēm bērniem, jā, protams, ja tur nav kaut kādas kustības rokās un kājās, ļoti grūti ir atpazīt, bet ir arī tā, ka, teiksim, piemēram, ja sastingst, piemēram, skatiens, tātad šīs ir tā saucamās apsanas lēkmes, tad arī tās ir izmaiņas uzvedībā, kas arī tā kā pēkšņi sākas, var ilgt tur kaut vai minūti. Joprojām tas ir īslaicīgi. Jā, tas arī tas īslaicīgi. Nakal, teiksim tā, kad acu miešņāšana vai raustīšanas, tas arī pēkšņi tāds bez jau kaut kāda iemesla, tas arī tā var būt. Tā kā viss, kas iziet tā kā ārpus normas, tas var izrādīties saistīts ar epilepsiju, var arī neizrādīties, bet, protams, ka tas ir krietni grūtāk. Bet tādā ziņā, ja šķiet, ka kaut kas varbūt nav normāls, teiksim, tam pievērst uzmanību, labāk ar ārsti par to. Jā, par to, jā. Vienkārši kaut vai tikai parunāt, ja arī viss būs kārtībā, labāk, lai viss ir kārtībā, bet ka tam ir pievērst uzmanību. Jo tā varbūt ir tāda fundamentāla atšķirība starp bērniem un pieaugušiem. Pieaugušiem epilepsija ir no vienas puses diagnoze, kas sev ar laiku parādīs, būs atkārtotas lēkmes, tik un tā mums cilvēks jau meklēs to risinājumu, atnāks. Bērnam, ja tas epilepsija ies ar kaut kādu, attīstības traucējumiem, mēs varam vienkārši nokavēt to momentu, kad mēs reāli varam būtiski palīdzēt. Vecāki ir viens, kas satiekās ar bērniem ikdienā un kas viņus vēro un redz. Otra daļa ir skolotāji, pedagogi, kas redz arī patiesībā bieži vien vairāk nekā vecāki viņus. Jūsu pieredzē vai no kolēģiem runājot, skolas zina, kam pievērst uzmanību, skolotāji zina, kam pievērst uzmanību. Tā domājot par bērniem, par bērnu veselību. Manuprāt, tur nedaudz ir tā, ka mums tas skolotāja izglītība parasti viņi iet virs sabiedrības vidējās tās izpratnes, bet es domāju, ka viņi varētu būt labāk, jo no manas pieredzes parasti skolotāji labi zina par epilepsiju vai arī to, kas būtu jādara lēkmu gadījumā un tā tālāk, tad, kad viņi jau ir saskāršies, kad viņiem ir notikuši, ja viņiem, viņi pēc tam informē vecāki vai tad par to. Tā kā, ir arī skolotāji, kas ļoti labi zina jau arī sākotnēji, bet es saku, tas ir, manuprāt, skolotāji arī tā izpratne. Tieši šādos jautājumos ir cieši saistīti ar to, kāda ir tā sabiedrība kopumā.
tā viena no problēmām, jā, kad epilepsijā ir ļoti liela stigma, teiksim, tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir tendence ierobežot mācīšanās, darba iespējas. Tāpēc daudz, jā, tieši tā. Daudz domā, piemēram, cilvēkam ir epilepsija, viņš nedrīkst vadīt nekad auto, kas pilnīgi no aplam. Tad, ja viņam lēkums ir kontrolētas, vai, teiksim, lēkums ir tikai miegā mēs nevadam auto, tad arī ir iespējams vadīt auto. Un tomēr vai kaut kāda, jāsakāt, ka ir šī stigma, ir tie nepatiesie priekšstati par cilvēkiem ar epilepsiju, un tā izpratnē nav pareiza, bet kaut kas mainās. Jūs redzat, ka mainās arī uz labu pusi? Mainās, jā, protams, tāpēc, ka viens ir tas, ka ir paudžu nomaiņa, daudz ko dod, jo, kas ir būtiski, jaunieši, kas ir, teiksim, dzimuši pirms 20 gadiem, viņi vispār nav ne dzimuši, ne dzīvojuši Padomju Savienībā, tas ir fundamentāli, tātad viņi daudz ko, teiksim, viņu tas informācijas avoti ir tie, kas ir, teiksim, nezinu, Ziemeļamerikā vai Eiropā, un tur, teiksim, šīs kopumā tā stigma ir daudz mazāk par šādām veselības jautājumiem tiek runāt krietni plašāk, līdz ar to tas pats fakts, ka viņi aug, viņi tagad veido mums arī būtisku sabiedrību daļu, tas viņi tādējādi īstenībā ir tie, kas varbūt, progresīvi domājoši un arī ietekmēt savus vecākus un tā. Vecāks cilvēks tas ir būtisks faktors. Otrkārt, tomēr arī mainās jau arī, teiksim, šīs informācijas pieejamība, arī ārsta vidū, kā palīdzēt cilvēkiem mazināt to stigmu un arī pacienti iesaist pamazām, lai tas varbūt mums šķiet, ka ir lēni, bet viņi tomēr to lēmumu pieņemšanā par epilepsiju viņi attīstās. Tikko bija septembra sākumā Pasaules epilepsijas kongresā, un tur arī bija pacienti pārstāvi no Latvijas. Viņi arī iet šīm sesijām un klausās noteikti. Pacienti domās par to, kā attīstīt šo jomu, jo vislabākais tas terapijas rezultāts ir tad, kad, teiksim, tu tiešām iesaistās gan pacienti, gan arī ārsti lēmumu pieņemšanā, un tad arī, teiksim, arī valstī tad arī ir vieglāk pārliecināt, ka mēs sakam, mēs ne tikai kā ārsti sakam, ka to vajag, bet arī pacienti to vēlas, un viņi uzskata, ka tas ir svarīgi. Jā, tad varbūt tās vieglāk ir noticēt, ka tiešām tas ir vajadzīgs, ja runāt ar cilvēkiem, kam tā ir ikdiena. Un tā ir savā veidā, tā ir lobēšana. Mēs runājam par epilepsijas gadījumā, tā ir būtiska sabiedrības daļa. Intereses arī tādā veidā, kā citu, teiksim, medicīnas jomu gadījumā tas ir bijis, es skatu gan veiksmīgi, kā kardioloģija, onkoloģiskās sasniegšanas būtiskas grupas. Es redzu, ka tur tiešām ir arī, un viņi jau ieklausās, un es gribētu redzēt to situāciju, vai es tādu epilepsijas jomā tas būtu. Runājot vēl īsi par to, kā mazināt to stigmu, un iespējamās arī bailes par šo te slimību pieaugušajiem, uzzinot šādu diagnozi, tur es pieļauju, ka arī citiem ir grūti pieņemt, tur samierināties, tur saprast, pielāgot kaut kādas, pieļauju arī kaut kādas izmaiņas, tur ikdienā ir, bet bērnam vēl grūtāk ir saprast, kas tāds ir. Kā jūs ieteikt, kā vecākiem runāt ar bērnu par to, kas viņam ir tā, par viņu veselības problēmu, ar ko viņam ir tagad būs jāsadzīvo, un kā viņam, kā ar viņu runāt un nelikt viņam baidīties par to, ka tas viņu kaut kā ietekmēs, vai ka tas ir kaut kas ļoti nopietns un tam līdzīgi. Manuprāt, tas, protams, arī ļoti būtiski, kāds ir bērna vecums, bet saprast to, ka bērnam ir jāzina globāli, arī ar laiku ar vien vairāk, viņam ir jāizprot savas veselības stāvoklis, bet viņš īstenībā, viņam ir jāstāsta par to, kas ir. Kāds ir tas pamats, kāpēc tas rodās un ko var darīt. Un tādā ziņā, ka īstenībā bērni bieži vien viņi īstenībā ļoti daudz ko spēj izprast. Man ir, piemēram, epilepsijas pacienti, viņiem ir ļoti lēts lēkmes, un iekšsoši vispār pilnībā kontrolēts. Un tad viņi apmēram pēc 30 gadu vecuma viņam dēlam ir 10 gadi, viņam notiek lēkme. Viņš pačasās pulkstī uzņem laiku, lai ir jāsauc ātrā palīdzība, vai lēkme ir ieaugusi vai nav. Ja? Tad, ja viņš to 10 gadu vecumā var iemācīties, kā palīdzēt savai mammai, kurai ir lēkme, tad vienkārši kāpēc mēs neizrunātu par to jautājumu, kas notiek, tad, ja lēkmes ir viņam pašam, un, ka, teiksim, protams, ka tas ir ļoti fundamentāli, kad ir jāpanāk kaut kāda disciplīna, un tas ir tas jautājums arī par medikamentu lietošanu citos jautājumos, vienkārši, lai būtu, piemēram, pietiekošs miegs, un to visu vajag izrunāt. Arī to atklātos, un mums tā sarunai jābūt. Atklāt, lai tas bērnam ir iespēja pateikt,
Bet es neko tā nesaprotu. Es tam nekam neticu. Tas ir pilnīgs muļķības. Tāpēc, ko īstenībā darīt iekšēji arī pieaugušai. Vienkārši un tam iedot arī laiku. Tas nenotiks uzreiz. Un epilepsijai, tā ir tāda kroniska saslimšana, bet tas mums arī nozīmē, ka mums ir jābūt atkārtotām sarunām, mums ir jābūt ar kādiem piemēriem no dzīves un tā. Kā jūs arī sakāt, ir šis te labais piemērs ar 10-gadīgo puiku, kas palīdzēs mammai, tad līdz ar to nevajadzētu arī bērnus novērtēt varbūt par zemu. Jā. Tajā, ko viņi saprot, spēja uzņemt un kā viņi spēja rīkoties kaut kādās situācijās. Viennozīmīgi. Īstenībā viņi iziet tā, ka nav cita, ja mums nav pamata domāt citādāk, jāiet no domas, ka īstenībā bērns ļoti daudz ko spēja īstenībā izprast un tiešām, lai viņu nevajadzētu nekad novērtēt īstenībā pa zemi. Un arī tāpēc, teiksim, bērnam ir jāzina īstenībā, kas ar viņu notiek, jo citādāk, kas notiek, tad, piemēram, viņš šajā pārējais periodā uz pieaugušo dzīvi nav jau tā, ka pēc 18 gadiem viņš pēkšņi visu vienā dienā pamostās, viņš nopūš svecītes uz tortas, un tad viņš pēkšņi ir pieaudzis. Tā tas nav. Jo kas ir būtiski vecākiem, ir šajā pieaugšanas procesā izvairīties no pāraprūpes, jo tad mēs bērnam neļaujam, tam jau pieaugušam cilvēkam nostāties savām kājām un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi. Vēl noslēgumā par tādu nākotni. Pieminēt arī seminārus, kur arī mēs latvieši piedalāmies un spriežam un esam un runājam par to, kā ir un uz ko būtu jāiet. Ko jūs varbūt tur redzat arī no tādām epilepsijas un iespējams arī ģīboņu, sinkopju pētniecības? Ir kaut kas tāds, kur parādās kaut kāds iespējams vēl jaunas ārstēšanas metodas, un varbūt tās, vai mēs gaidām, ka arī Latvijā kas no tā varētu ienākt. Varbūt kaut kādas jau ir, bet vēl līdz Latvijai nav. Ja mēs paskatāmies, kas tad epilepsijas jomā, tad ir jauni medikamenti, bet tur mums būtu jābūt piesardzīgiem par to, kāda ir tā sagaidāmā efekts. Ticamāk, viņi ir labāk panesam nekā šie, kas ir tie senākie, kas, teiksim, 20. gadsimta vidū parādījušies, vai, teiksim, jau kaut kas jau ir pieejams, teiksim, vairāk 10 gadus. Bet viņi ticamāk labāk panesam, bet tas efekts varbūt nebūs daudz pārāks. Savukārt ir citas daudz dažādas metodes. Šīs pat pieminētā kajotā nervu stimulācija, viņa nav vienīgā neiromodulācijas metode, kas ir dažas metodes, kas, piemēram, tikai Ziemeļamerikā reģistrētas, nav Eiropā. Varbūt, ka viņas parādīsies, ir citas arī Eiropā atzīstas metodes, kur ar strāvu vai ar magnētisko lauku stimulē lokālas smadzenes, lai tur nomāk šo elektrisko aktivitāti. Tā kā izmaiņas ir, un es domāju, ka tas ir epilepsija tāda joma, kur arī, teiksim, pat ja pirms 5 gadiem nebija terapijas, vajag pajautāt ārstam. Varbūt, ka kaut kas ir mainījies, un nav visu laiku tiešām, ka būs. Tad tādā ziņā nevajag arī baidīties jautāt par to, vai ir kaut kas jauns. Jā. Un arī kaut vai tik vienkāršā jautājumā, kā zāļu pieejamība, ir medikamenti, ko Latvijā nebija kompensēti. Teiksim, viņi tad ir iekļauti kompensējumu zāļu sarakstā. Tas var mainīties, un tas arī var pacientu daļai palīdzēt īstenībā. Un visbeidzot, noslēguma jautājums, kādu jūs padomu varbūt dotām ģimenēm, kas tikko ir saskārušās ar epilepsijas vai kādu sinkopas diagnozi? Vienalga, vai tas ir pieaugušais, kuram ir jau dzīves laikā jauna tāda lieta, vai varbūt tas bērnam ir. Kas ir, ko jūs varbūt tās ieteikt, kāds padoms? Jo es pieļauju, kā jau mēs arī runājām, pirmajā brīdī tas varbūt liktas nesaprotams kaut kas tāds ļoti nopietns, dzīvi ietekmējošs, bet es pieļauju, ka tas jau nav tā vienmēr. Jā, pirmkārt, šīs divas sinkope un epilepsija, tās divas fundamentāli atšķirīgas diagnozes pēc tādas sarežģītības un tā norises smaguma un tā tālāk. Un arī epilepsijas viss nevajag ielikt vienā katlā. Ir epilepsijas, kuras teiksim, attīstības traucējumi ir tādi, kur, teiksim, var būt superētas slēgmes un vispār būt diezgan vienkārši tas menedžments. Vienkārši, manuprāt, sākumā vajag tiešām ļaut sev laiku to visu arī pieņemt un izlaist caur sevi un īstenībā arī komunicēt ar ārstiem, prasīt, lai skaidrotu to, kas tad notiek ar pašu cilvēku, ar viņu bērnu un tā tālāk, jo tās īstenībā arī mums kā ārsta pienākums īstenībā ne tikai tur diagnosticēt, uzlikt terapiju un tā tālāk, bet arī skaidrot. Tas ir pat likumā ierakstīts, ka mums ir jāskaidro. Un tas ir dažreiz svarīgi, jo, teiksim, ja mēs neizskaidrosim, pat cilvēks nesapratīs, kāpēc jālieto medikamenti,
Un arī kaut vai tādā ziņā, un viņš nesapratīs, ko viņam tālāk darīt. Un bieži vien, kad cilvēks pieņem šo diagnozi un akceptē, tāpēc arī psihoterapeits atbalsts ir ļoti fundamentāls. Un jo viņš labāk integrē sabiedrībā, jo mazāk ir stigma, jo lēkmes, starp citu, arī labāk tiek kontrolēts. Tā ir vēl viena fundamentāla lieta. Un par sinkopu es domāju, ka jāsaka tā, ka vienkārši jāsaprot, cik tas ir bieži notiek. Vai tur tiešām nav kaut kādi faktori, kas saistīti, ka tas var būt, teiksim, sirds ritma traucējumi, izraisīt smadzeņu asinsrites traucējumi, restīvi īslaicīgi. Tāpēc nepienāk šīs asins gala smadzenēs. Un tur būtu detalizētāk jāizmeklēs, ja tā ir šī refleksa sinkopa, ja vazovagālā sinkopa zinātniskā valodā, ko mēs saucam. Tiešām, ja viņas nav ļoti biežas, tad jāsaprot vienkārši, ka jāsaprot katram cilvēkam jāidentificē, kādi ir viņi tie provocējušie faktori. Un jāmēģina izvairīties. Ja mēs jūtam lēkmes tošanos, tad apsēsties vai tā tālāk. Parūpējamies, lai netraumētu sev. Jā. Bet arī sinkopu pētniecībā tur diezgan daudz, kas terapijā mainās. Tur, teiksim, ja sinkopēm ir raksturīga sirds ritma palielināšanās, tad arī kardioloģiski tagad var veikt dažādas manipulācijas, lai to novērstu. Tā kā ir jāgrib šo jautājumu pārunāt ar ārstu. Tāds galvenais vadmotīvs gan pacientam, gan līdzcilvēkiem ir būt zinošiem, būt informētiem un izglītotiem. Gan, ja tā ir tava diagnoze, saprast, kas tas ir no A līdz Z, un nav muļķīgi jautājumi, nav stulbi jautājumi. Galvenais, ka pats priekš sevis esi atbildējis visu, kas tev interesē, lai vispirms sirds mierīga, un otrkārt, lai pēc tam zinātu, kā rīkoties. Un, protams, tā līdzcilvēku arī daļa arī mums būtu pārējiem, kurus tas tiešā veidā varbūt neskar būt informētiem, lai mēs varam palīdzēt viens otram, ja nonākam tādā situācijā, kur kādam palīdzība ir nepieciešama. Tieši. Jāni, teikšu jums lielu paldies par sarunu. Paldies. Paldies arī skatītājiem un vai klausītājiem. Šo un arī visas citas epizodes varat atrast portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos. Šoreiz jums saku paldies, bet mēs jau tiksimies vēl pēc pāris nedēļām, kad ar kādu citu veselības centra apvienības speciālistu spērsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!